Tā video par to, kā uztaisīt vecajam BMW, ieprogrammēt šādu te atslēgu. Tātad BMW caur OBD izēju ieprogrammēt nesanāks, tāpēc ir jāiegādājas. Tad viens no variantiem var iegādāties šādu te programmatoru, saucās AK90+, pieslēdzās ar USB vadu pie datora, Windows 11, nāca līdzi disks, no diska ieinstalēja uz Windows 11 un viss strādā. Tātad tas ir immobilizera sistēmai EVS2, EVS3. Tātad šādai sistēmai ir jāizmanto šāda te pārēja, tā jau adapters. Un nākošās paudzes EVS4 sistēmai var nopirkt atsevišķi tādu adapteri, kur ieliek immobilizera moduļa plati un nolasa visu vajadzīgo informāciju. Tā. Bet, lai šo informāciju nolasītu, mums no automašīnas ir jānoņem šāds te immobilizera modulis, kur ir šāds EVS3. Jā, viņš ir šādā te plasmasas korpusā. Te vienkārši palaužam vaļā, attaisam to. Un pats modulis jau izņem ārā, viņš ir ievietots šādi te, viņš te iznāk ārā. Var sakot, viņu jāpaspiež tās plasmasas atduras un viņš iznāk pa šeit ārā. Tālāk tā informācija lasāma no EEPROM atmiņas, no šītas čips. Tātad visa šita te plate ir pārklāta tādu tā kā laku, lai tas adapteris strādātu un lai viņš varētu nolasīt. Es ar šādu te nazīti vai skalpeli notīrīju visus tos te kontaktus, tādā virzienā no apakšas uz augšu nokasīju to laku. Visās 4 pusēs tas jāizdara. Tad es nopūtu ar to spirtu, kas ir lodēšanai domāts, ar ko tīra plates. Tā, pirms informācijas lasīšanas, nevajadzētu viņu nolikt uz kaut kādas metāla virsmas, kur varētu kaut kas aiziet uz īso. Tā, programmu es jau palaidu. Tā, kas ir svarīgi? Svarīgas ir viena svarīga lieta, kur te ir EVS Picture. Tur mēs uz to nospiežam. Un mums parāda, ka ar šo te var nolasīt informāciju no čipa, kurš sākās ar 0, 0, 2, 4, 6, J. Ja tur ir cits numurs vai priekšā divnieks, to mēs skatāmies šeit ir numurs. Tātad čipu tikai ar šādu te numuru var nolasīt. Ja tur ir cits čips un mēs mēģināsim nolasīt informāciju, mēs viņu sabojāsim. Paši čipa visu informāciju sabojās un būs lielas problēmas. Tāpēc ļoti svarīgi pārliecināties, vai ir šāds te numurs. Tātad vēl viena lieta šeit iekšā, varbūt nevar redzēt, bet tur ir tāda bultiņa. Tā. Kur tad mums ir? Nu redz, ka šitajā pusē te ir bultiņa starp tiem diviem caurumiem. Ja? Tātad ar to bultiņai jābūt vērstai virzienā uz šito te kontaktu. Kaķis nāk skatīties, kas tur notiek. Tā. Šito bildi tad mums nevajag. Un šeit mēs izvēlamies tieši šo te 0D 46J. Te ir dažādi citi varianti.
Bet mums vajag tieši šito te. Tā. Kaķis netiek. Tā. Nu ko, mēģināsim tagad. Jā. Tātad pastāstīšu vēl īsumā, kas tie par atslēgām. Atslēgā, kāds čips ir atslēgā? Transponder klone, retransponder. Atslēgā ir čipa tips 7935. Nav klonējams. Tātad vienkārši uztaisīt, noklonēt atslēgu no iepriekš vecās atslēgas, uzklonēt jaunu arī nav iespējams. Tā. Vislabākais variants, protams, ir izmantot šo atslēgu, bet ir iespējams arī šādu te X-Horse čipu uztaisīt par to 7935 čipu, un arī tajā varēs ieprogrammēt, ierakstīt šo te informāciju atslēgas. Mēs tūlīt tā arī izdarīšu, lai mums ir tātad, te jau ir tas čips iekšā, un šeit es eju uz generēt čipu, jāiet uz ID33, ID44, un šeit mēs redzam jauns 7935 čips. Spiežu to un ģenerēt. Nu, vienkārši eksperimentu dēļ es te negribu bojāt atslēgu, jo man liekas, ka viņi vairāk nebūs izmantojami, visticamāk. Tā šitie čipi ir pārrakstām. Tā tad rakstīja, ka ir ieprogrammēts. Tā, nu, nolasīsim, kas tur mums tagad ir par to čipu. Lasam, jā, 7935 čips šobrīd ir ģenerēts. Šito tagad instrumentu mums nevajag. Nu, tad ķeros klāt pašai informācijas nolasīšanai. Tur nav garantija, ka ar pirmo reizi viss sanāk, jo, piemēram, vienkārši uzliekot, man viņš nelasīja. Nu, mēģināsim tagad read events. Vēlreiz atgādinājums, ka nelasīs 2D, 47G. Tas mums tāds nav. Tad vēlreiz atgādina, kad jābūt 0D, 46G. Labi. Nu, ko viņš tagad darīs? Tagad raksta, ka nav saskari ar piniem. Nu, labi. Tagad darīšu tā, es piespiedīšu viņu. Ok. Un lasīšu vēlreiz. Vēlreiz viņš iet, viss atgādina. Tagad tas ir uzspiedis. Tā diezgan stipri. Nu, redz, kā viņš patīkami klikšķi. Jā, tas programmers nav dārgs. Tā, te viņš mums piedāvās saglabāt nolasīto failu, rekums tas viss tas fails. Tas mums par to, kas tur ir sarakstīts, nav jāuztraucās, mums vienkārši viņš jāsaglabā. Piemēram, es tur salikšu vienīgus pašās beigās, lai var atšķirt no citiem. Un saglabāju. Man te jau izvēlēta mapīte uztaisīt. BMW mapīte, te jau ir divreiz to te procesu darīju. Nu, tagad saglabāsies viņš tajā mapītē. Save bin file, ok, saglabāt. Kaķis arī kaut ko te grib, kaķis video filmē. Tā, tur ir saglabāts. Nākošais, ko mēs te darām, ir jāieraksta tā informācija čipā. Tā, šito jau mēs varam vienot vaļā. Liekam malā.
Tā, šito procedūru es vēl neesmu darījis. Īsti nezinu, kā to čipu viņš grib, lai viņu ieliek. Tos tagad darīšu pirmo reizi. Kaut kā viņš tur šķībi nolikās. Varbūt, ka būs labi. Tā. Un tagad mēs spiežam. Labi, nospiedīšu test key. Pārbaudīt atslēgi. Kaut ko. Un nezināms atslēgas tips. Jā, čipu kā tādu viņš neatpazīst. Tā, mēģināšu vēlreiz. Ar atslēgu noteikti tāds problēmas nebūtu. Jā, starp citu, ar atslēgu nav problēmas. Es parādīšu, ka nevis nebūtu, bet nemaz nav. Tā labāk likt. Iepriekš es biju vienkārši tā. Tātad šito atslēgu, pārbaudīt atslēgu. Jā, te nav problēmas, te viņš atpazīst, kas pa sistēmu. Bet, kā jau es teicu, atslēgas bojāt negribu. Turpināšu eksperimentēt ar to čipu. Nolikšu tēt viņu vienkārši guļas. Tā. Vēlreiz, ko viņš varbūt kaut ko atradīs, neatradīs. Tagad viņš vispār neko neatradīs, kad guļas nolikts. Jāgaida. Viņš neko nevar atrast laikā. Labi. Nolikšu viņu stāvus. Noliku stāvus, bet, jā, viņš nolasa, bet neatpazīst. Nu, labi. Mēģināšu rakstīt. Varbūt, kad viņam, kad informācija tagad būs jāraksta iekšā tajā čipā. Vai viņš rakstīs vai nerakstīs, es nezinu tiešām. Vai rakstam. TVS data is error. Nu, var sakot, kādu sako. Kādu sakot, man liekas, ka tev jāielādē pagaidām tas, jāielādē tas, ko es te nolasīju. Kurš tas tagad te pēdējais? 111 beigās. Nu, tad tā laikam būs jārakstā. Jā. Tā. Tagad šitas mums jāiekašā tai čipā. Right key. Jā. Tā, viņš parāda, ka automašīnā jau ir bijušas 4 atslēgas ieprogrammētas. Un kā man vienā citā video stāstīja, ka labāk ir programmēt pašā pēdējā. Jo, ja gadījumā tā automašīna kādreiz tiks sūtīta pie dīlera, tad dīlers programmēs automātiski nākošajā, 5. Un tad tur būs kaut kādas problēmas. Spiežu 10. Tā, vēl viena nianse, ko es aizmirsu. Ja mums ir oriģinālā atslēga, cik es saprotu, ka pat ne šī, bet oriģinālā ir akumulators. Nevis parasta baterija, bet akumulators, kurš lādējās no imobilizēras poles. Ja? Tātad šitā arī nav oriģināla atslēga, tā ir AliExpressā pirktās atslēgas. Tātad mēs izvēlamies nevis tā kā oriģinālo, bet izvēlamies šo te, tur ir PCF 79, 30 vai 35. Nu, mēģināšu rakstīt tagad. Put key to the coil, right? Yes, no, jā. Ieliekam. Nu, jā, čipu viņš, to informāciju čipā tomēr raksta. Procents nekādus nerāda, nevar saprast, cik ilgi viņš tā tur klikšķinās. Varbūt, ka nofēlos, nezinu. Nu, tā tad ir ierakstīts, jā. Right key, ok.
kā varētu pārbaudīt, laikam, tagad atkal viņš. Jā, tagad no čipa mēs dabūjām šādu informāciju, ka EVS 3, EVS 4, nu tas EVS 3. Tā tad varam redzēt, kur ir ierakstīts 10. atslēga, tā ir VIN numurs. Tā, principā tas arī ir viss, nekas vairāk nav jādara. Citi saka, kad ir šitas te jaunais fails jāpāraksta atpakaļ tajā te modulī, bet patiesībā tas nav jādara. Tagad, kas mums notiek ar šito čipu? Tātad, ar šito čipu ieliekot atslēgā, viņu vajadzētu iedarbināt. Protams, pults nestrādās. Cik es saprotu, ka, ja to čipu ieliek iekšā tajā atslēgā, to pultu pēc tam var ieprogrammēt atsevišķi manuāli. Paša pultu. Galvenais, ka mums ir ieprogrammēts čips. Vēl es to neesmu darījis. Bet man liekas, ka tā tas viss tur strādā. Labi, tas pagaidām tad ir viss.